Labrīt! Sniedziņš devas tās labākās dienas pasaulē, kad ir uzsnidzis sniedziņš un tik daudz. Uzreiz ir jāiet pa taisno uz mežu. Protams, jāfilmē, jo šodien ir mana vienīgā brīvdiena normālā. Ļoti gribās filmēt, un tāpēc jāfilmē, kad vien var. Nu jā, šodienas plāns īsti, es teiktu, ka nav zināms. Kaut kas jāpadara un jāpafilmē. Smukas eglītes. Ui. Ja tā kā kaut kāda šķētē balerīniņa. Viņi tur rāda ko? Opā. Nāc, čau! Nāc, saulīte! Pietiek dzīties pakaļ dzīvniekiem. Mēs pagaidām esam nogājuši 3 kilometrus. Man, protams, gribās iet vairāk. Bet mēs arī nogriezāmies, kur iziesim vairāk. Nezinu, vai to var tā noķert kamerā, bet tāda sajūta atnāca pie manis, ka viss kociņu mēģina sadoties rociņās. Mēs jau esam nogājuši 7 kilometrus, ļoti labi. Un ritīgi jāizsteigājas, jāsalpojas svaigais gaiss. Nu, un tad tas mērķis būs izpildīts šodien. Viņa nokrita. Ak, Dievs. Jā, man ritīgi galva tā atsitās. Smadzenes sašļakstījās? Jā, ļoti sašļakstījās smadzenes. Reku tur es nošļots lejā. Ak, Dievs, galvenais neiekrist tajā grausu ūdenī. Paulīte, tur tādi bumbuli. Mājās, jā. Mājās bumbuli. Ā, izskatās pēc Škodas. Ā. Kā tu uzvedies? Ko? Slapiņš, ak, Dievs, napaciņš. Slapš sunītis. Vai, Dievs. Vai, jā, nu es jau kaut kādu laiciņu gribu pie durvīm nomainīt to vainagu. Bet es gribu tādu fikso variantu reāli. Neielikt daudz darba, bet vienkārši minimalistisku tādu vainagu, kur ir vienkārši banta un, nezinu, piesiet pie bantas dažus šitos zvaniņus un viss. Nu, un jausmas, ko es te daru? Kaut ko daru vienkārši. Jingle bells. Es gribu tā. Nu, par mazu laikam. Bet tādus garus. Iesiesim pa vidu un viss. Vainags gatavs. Es domāju, ka tie ir labi. Oh. Man liekas, ka ļoti skaisti vēl vējā šitie plīvos. Mēs domājam cept šodien piparkūkas. Bet kaut kā nevaram saņemties. Tā kā Rihards aizbrauca uz veikalu pēc šo to nopirkt atkal uz nedēļu, bet atstāja mani vienu cept piparkūkas. Bet, nu, es nemaz nesūdzos īstenībā. Tu arī ceps piparkūkas? Nu jā. Es aizmirsu, jā, Enzo arī ceps piparkūkas. Ar mani kopā es nebūšu viena pati. Es domāju, ka noteikti ir pa daudz miltu, bet mēs jau varam viņus bišķi maliņā nobraukt. Kam tu maziņš tāds mailīta maziņa? Vispār man gribās tās piparkūkas tādas biezas, jo man nepatīk plānas piparkūkas un cietas piparkūkas, tāpēc es atstāšu tādu normālu biezu.
Wow! Šitā gan ir daudz piparu, wow! Speciāli ņēmu, domāju, ar medu. Būs tāda saldāka, varbūt es iemaisīšu kaut ko tai mīklā iekšā, kaut ko. Mūsu mājās tradīcija ir vienmēr izcept arī piparkūku mūsu ģimenes locekļiem. Būtu es, Rihards un Enzo. Varētu BMW izgriezt. Tev pat tiešām jāizgriež vienam ģimenes locekļu BMW. Aiziet. Ar šito izspiedīšu apli. Wow, būs liels BMW. Es nezinu, ko es daru. Ko ir? Bet tos burstiņus ārprāts, kādu darbu es iedevu tikko. Es viņu piedauzīšu klāt. Šito arī vajag tādu uztaisīt. Nāk no M burta iet lejā. Ui, nē, šis nav labi. Tad viņš iet šitā. Ieliksim pāri. Enzo ir ne par Krieviju, bet par zaigu. Oi! Viss slikti. Šis ir gala variants. Lūdzu. Tā kā mums brauc ciemiņi, tas uztaisīja vēl dažas cepumiņus. Tad te ir slavenā BMW, Rihards Zaiga, Enzo. Nu, šis depozīts, ja. Visā pilnībā. Jā, nu, šodienas plānā man vēl ir, jāieslēdz šis skaistais. Vispār es nerādīju nevienā brīdī, ko es vēl uztaisīju. Parasti arī Rīgā, kad dzīvojām, es taisīju, sākumā es taisīju dabīgu, un tad, protams, laika paliek mazāk un mazāk. Un tad es pasūtīju mākslīgu, kuru, protams, pati saliku lampiņas, visu dekoru šogad ieliku pušķi, kaut kā man uz to sarkano krāsu, vispār uz krāsām baigi nes. Un jā, un tāds kaut kāds šogad sanāca, nu. Protams, mājā viss izskatās ļoti daudz, viss kaut kā, jo viss kaut kas te ir daudz. Un to remontu prasās, lai visu tā kā savestu tā, kā man gribētos, bet pagaidām es daru to, ko es varu. Reku viens zeķa nokritusi. Jā, te arī ir zeķītes šādas te, kuras krīt nost, un es ļoti, ļoti ilgi ņēmos ar šo te, jo viņš ir smags, un viņu ir grūti piestiprināt, un viņš krīt nost, un viss ir slikti, bet es viņu tagad dabūju klāt. Un es ceru, ka viņš nostāvēs līdz svētku beigām. Šodienas plāns vēl ir obligāti palasīt grāmatu. Baigi gribās izlasīt viņu. Un vēl šodien plāns ir tā kā mēs ar kolēģiem izdomājām, ka ir diezgan, tā teikt, aizņemts laiks šobrīd darbā. Daudz jāstrādā, bet vajag arī izkustēties. Mēs izdomājām beigās, kad jātaisa ir jogas challenge, un man bija padomā viena jogas pasniedzēja, kurai es jau iepriekš kaut kad biju taisījis tos challenges, un man nenormāli patīk, kā viņa pasniedz, kā viņa runā un tā tālāk. Es viņām piedāvāju to, un viņas teica, jāiziet, un mēs taisam to challenge, kas 30 dienas, katru dienu jogot, bet pagaidām es lasu vienu ļoti traku grāmatu. Cilkas ceļojums. Pirmā daļa, kas ir jāizlasa obligāti pirms lasa šo, tā ir Aušvicas tetovētājs. Tur ir mazliet cits stāsts par it kā citiem cilvēkiem, bet šī ir it kā nākamā grāmata, kur ir stāsts par vienu no tiem cilvēkiem, kas bija pirmajā grāmatā. Ja pirmā grāmata bija arī diezgan traka, un arī seriāls ir viņai, man liekas, ka viņš saucas tāpat Aušvicas tetovētājs, nereāli labs īstenībā, pat ja negribās lasīt grāmatu,
Iesaku noskatīties to seriālu, man liekas, ka viņš GO3 arī ir pieejams. Un jā, principā īsumā par grāmatu, par sievieti, par cilku, kur ir pārcietusi gan Aušvicas nometni, kur ir dzīvojusi Aušvicas nometnē. Un īsi pēc tam karš beidzās, un viņu notiesā un izsūta uz Sibīriju. Man kaut kā pēdējā laikā ļoti, laikam, gribās zināt tos stāstus, bet, ja interesē kaut kas tieši par Sibīriju un Aušvicu, iesaku, jā, izlasīt Aušvicas tetovētāju, un pēc tam šo, un tad es saprotu, ka ir vēl 3. daļa 3 māsas. Mazliet iepazīstināju jūs ar ko es šobrīd lasu. Tikmēr Enzo nevar sagaidīt. Tu mums nabadziņš, tu stāv mazā krēsliņa vienkārši. Ārprāt. Un kas tur ir? Ew. Čīķī. Es atvainojos. Paldies par uzmanību. Es laikam iešu palasīt grāmatu. Paldies, ka noskatījies. Paldies, ka uzspiedī patīk. Kaut ko ieraksti noteikti arī komentāros. Patīk palasīt kaut kādus komentārus. Tāpēc jā, lai visiem foršs vakars, rīts vai diena, es jau nezinu, kad jūs šo skatīsieties. Un vēlreiz paldies, ka noskatījāties. Jāiet lasīt grāmatu.